sociālais dienests. Labdien, sveicināti! Labdien! Vai es ar Alkšņakungu varētu lūdzu runāt? Nav viņa patreiz uz vietas, kā var palīdzēt? Es par asistentu pakalpojumu vēlējos aprunāties. Es sazinājos sociālo darbinieku ar šo atbildīgo personu par asistentiem. Man nemācīja atbildēt dažiem jautājumiem. Situācija tāda, ka... Es ļoti atvainojos, ka es jūs pārtraucu, vai jūs arī runājāt ar Zandu Punculi? Tieši Zandu pat beidzu runāt. Jā, viņa teica, lai es svēršos rakstiski, bet man asistenta atskaitas jāiesniedz šonedēļ, lai es algu saņemtu. Bet es arī Alkšņakungam es nosūtīju vēstuli. Bet man ir daži jautājumi, ko man vajag šobrīd zināt, ko man nespēju atbildēt, un es nevaru tāpēc iesniegt atskaiti, bet man viņu jāiesniedz šonedēļ. Un tā vēstule, ko es saņēmu, ir Alkšņakunga, tāpēc man tieši par to vēstuli tā kā arī jautājumi bija. Nu jā, bet, piemēram, Zanda Puncula, kas ir nodaļas vadītāja, ja viņa nespēja jums atbildēt uz šiem jautājumiem, tad diez vai Alkšņakungs jums atbildēs kaut ko vairāk. Bet es jau vēstuli no Alkšņakunga saņēmu. Jā, es zinu. Es esmu viņa palīgs. Kurš tad man atbildēs? Es zinu šo vēstuli. Jā, kurš man atbildēs? Jo, ja jums ir jautājums attiecībā uz šiem čekiem, tad jā, viņi tad tiešām ir jāiesniedz par katru kustību, par katru darbību. Nu jā, kā man darīt ar bezmaksas koncertiem, kurus es esmu apmeklējis kopā ar savu pakalpojumu saņēmēju? Nu, acīm redzot, bezmaksas koncerti, tur ir kaut kāds atbildīgais par šo koncertu, kurš varbūt tajā brīdī ir uz vietas, vai kā piemēram mums bija, gadījums, kad atbrauca asistents ar savu klientu līdz Rīgas sociālajam dienestam pie informatora iegūt informāciju, tad informators vienkārši tajā lapā ierakstīja, parakstījās, kad tiešām tur ir bijis tas cilvēks. Apmēram tā ir ar to koncertu bezmaksas. Vai tas ir kaut kāds tautas nams, vai tas ir, kas organizē to koncertu, kur tas notiek, ka to var apliecināt, ka tiešām šāds koncerts bija un jūs tur bijāt. Klubā tie muzikanti spēlēja mūziku un bārmeņi lēja dzērienus, nevis izsniedz atskaites. Es atvainojos, pagrūti bija dzirdēt, jūs varbūt varat vēl vienreiz pēdējo teikumu atkārtot. Tajā koncertā muzikanti spēlēja mūziku un bārmeņi lēja dzērienus. Un viņiem tā kā nebija neviens, kas varētu to uzrakstīt, jo viņi bija aizņemti ar šī te koncerta organizēšanu. Jā, bet teiksim, pēc koncerta vai... Bet pēc koncerta mēs braucām mājās. Bet... Nē, es saprotu, bet vienkārši šādā situācijā, es nezinu, tur kaut kāds uzraugs kontrolieris, kas ierāda vietas vai vēl kaut kas, kaut kāda persona jau droši vien bija tajā ēkā, tajā vietā, kur notika šis koncerts. Klubā pulkvedim neviens neraksta, un tur uzstājās dažādas arī grupas bieži vien bez maksas. Kad ir tad vienkārši koncerti, un tur ir 2 bārmeņi, un tad ir tā grupa, un tur, apsargu arī īsti nav. Tā. Es nezinu, varbūt jūs nezināt, ir vecrīgā tāda vieta, kur jauni cilvēki atpūšas. Arī nepieejami pārāk, tāpēc man bija jāpalīdz tikt iekšā, jo tur 2 pakāpieni pieejami. Labi, man tad ir vēl kāds cits jautājums. Man ir tāda Jaunzemes kundzes vēstule šobrīd uz rokas, kur ir rakstīts, ka šāda tāda pieprasīšana dokumentu tieši cilvēkiem ar kas saņem kopšanas pabalstu, ir diskriminatīva, un viņa tuvākajā laikā būtu jāmaina. Un līdz šim Rīgas doma neko tādu nebija prasījusi, tas tāda likās ļoti laba lieta, jo Rīgas doma nediskriminēja cilvēkus pēc tā vai viņiem pēc viņa invaliditātes smaguma, respektīvi. Šobrīd vai tiešām jūs to sākat darīt? Bet cienītais atvainojos vienkārši, šeit ar Rīgas doma nav nekāda sakara vispār, ja šim pakalpojumam tas ir valsts pakalpojums un tā ir Labklājības ministrija, kura ir deleģējusi tātad Rīgas sociālo dienestu, kā lai to pāraudzīt, bet izpildīt šīs funkcijas, pildīt, jā. Un līdz ar to Rīgas doma šeit, vispār tur tik vien kā Rīgas domas darbinieki strādā ar šo asistentu pakalpojumu, bet visas gan naudas, gan visas norādījumus un noteikums tā ir Labklājības ministrija šīm asistentu pakalpojumam. Jā, tad es nedaudz precizēšu šo iepriekšējo jautājumu. Respektīvi ir šiem MK noteikumi un Labklājības ministrija Jaunzemes kundzes personā šobrīd ir atzinusi, tas ir jaunāks dokuments par ministra kabineta noteikumiem. Decembrī šī vēstule ir izsūtīta un saņemta apvienībā apēra, un es diezgan pārliecināts, ka jūs arī esat varbūt redzējusi, kur ir
Jaunzemes kundze raksta, ka šāda te prasība tik tiešām ir diskriminējoša un viņa pēc iespējas ātrāk ir jāizņem no ministra kabineta noteikumiem ārā. Un tajā pat laikā es saņēmu vēstuli no Alkšņa kunga par to, ka, kad pēkšņi Rīgas doma arī to tomēr prasa, lai gan ministrija pateikusi, ka tam tā nav jābūt un tā ir kļūda ministra kabineta noteikumos, tas, kas diskriminē cilvēkus. Šita vēstule ir un tas arī jā, bet ja viņi nav izņēmuši un ja ministrija pati nav vērsusies un labojusi šo lietu, tad kā var neizpildīt šos noteikumus? Tas ir Rīgas sociālais dienests. Kā Rīgas sociālais dienests to līdz šim varēja darīt, jo šādus te čekus par katru sīkumu man personīgi asistentam neprasīja. Jā, bet nebija jau šo izmaiņu. Nē, bet līdz šim tie MK noteikumi nav mainījušies. 12. gada beigām kādi viņi ir, tādi viņi ir. Bet vēstuli par to, ka man jāiesniedz čeki par brīvā laika pavadīšanu, kas ir vispār sveša cilvēka dokuments, kas ir pakalpojumu saņēmēja dokuments, man jāiesniedz jums, kas ir pilnīgi tāda dīvaina situācija. Tad 2 gadus man neko tādu neprasīja, un šobrīd man prasa. Tieši tad, kad Labklājības ministrija pateikusi, ka tam tā nav jābūt, un kad īstenībā Rīgas doma līdz šim ir rīkojusies diezgan pareizi, neprasot. Pastarpināti, bet tāds ir. Katrā ziņā Rīgas sociālais dienests pats uz savu galvu šādus pieņēmumus un šādus te norādījumus neveic. Bet vienkārši man līdz šim nebija jāiesniedz, un tagad ir. Jā, tāpēc, ka mums bija izmaiņas. Jums bija, bet MK noteikumos nebija? Nebija, tur jau tas stāsts. Taču vēstulītē ir rakstīts. Ministru kabineta noteikumos nav veiktas izmaiņas, kur tas ir jautāts. Tie MK noteikumi, kādi viņi ir bijuši no sākuma, tādi viņi šobrīd ir, tur nekas nav grozīts. Vienkārši visu laiku neprasīja, pēkšņi prasīja, jo MK noteikumi nav mainījušies. 12. gada, manuprāt, novembrī. Tādā gadījumā, varbūt līdz šim, mēs esam pārkāpuši šos MK noteikumus. Jā, tur jau tā lieta. Par to es arī runāju. Un acīm redzot, mums ir bijis audits, un mēs par to esam smagi. Ok, skaidrs. Tad vēl man tāds jautājums. Alkšņa kungs savā vēstulē lūdz šos te dokumentus vākt no 1. decembra. Vēstule ir izsūtīta 3. decembrī, un es viņu saņēmu 8. decembrī pēc brīvdienām. Kā es varēju savākt kaut kādus pierādījumus, kas man līdz tam nebija jāvāc, kā es pat jau teicu, nedēļu, respektīvi vēstule ir izsūtīta pēc termiņa, ko jūs jautājat. Tad 1. decembris, vēstule 3. Tādā gadījumā jūs rakstat skaidrojumu, varat uzrakstīt skaidrojumu, ka ja jums kaut kas iztrūkst no tā 1. decembra līdz tam 8. kad jūs saņēmāt, ja es pareizi sadzirdēju, jo diezgan pagrūti tie sakari ar jums patreiz ir, es nezinu, diezgan slikti jūs dzirdat. Tad ir tā, kad jūs rakstat vienkārši to skaidrojumu, ka jūs saņēmāt tad un kad jūs par to un to nevarējāt, nezinot šo informāciju, nebijāt savākuši šos te attaisnojušos dokumentus. Ok, bet ja man sociālais darbinieks saka... Par to nedēļu vai to posmu, tad to ņemtu vērā. Jā, bet man sociālais darbinieks saka, ka viņš neko nevar izdarīt un ka viņam tos dokumentus vajag. Un man atskaita jāiesniedz šonedēļ. Īstenībā jau šodien, bet es tā kā sarunāju, ka šodien to nevarēšu izdarīt. Un ko man darīt? Jo man sociālais darbinieks saka, ka viņam tam ir jābūt. Tātad ir variants. Jūs varat atnākt arī uz šejienu, uz baznīcu ielu 1923. Ja jums ir iespēja, šeit arī ir nodaļas vadītājs Zanda Punsula. Mēs arī pat ar viņu runājam pa telefonu, jā. Okay, jā, un vienkārši, es nezinu, protams, tas ir mans viedoklis, kad, tādā gadījumā, ja vēstuli jūs saņēmāt tad un tad, mēs sūtījām tad un tad, un kad mēs neesam savlaicīgi jūs informējuši, tad, jāuzņemās atbildība mums par to laika posmu, kad jūs nebijāt informēts par to. Tas ir mans viedoklis, un es domāju, ka šajā gadījumā varētu, tad... Ja tiešām šajā laika posmā ir trāpījušies kaut kādi apmeklējumi, par kuriem būtu jāmaksā, tad mums ir jāuzņemās atbildība. Jā, labi. Vēl tā tīri praktiski lietas tā kā ir mainījušās kopš pagājušā gada decembra, kad jūs jautājāt, kad saņemšu Alkšņa kunga vēstuli. Mums ir noslēgts tās 3-pusējs līgums. Vai nemainās kaut kādā veidā līguma nosacījumi, un vai jūs tā kā no savas puses neveicat kaut kādas izmaiņas, tās nesaskaņojot, respektīvi, kaut kā oficiāli nevienojot? Nē, ja par līgumu, tad nē, mēs nevaram nemaz vienpusēji viņu tagad, jūs neinformējot nemaz mainīt. Un cik es zinu, tad neviens līguma grozījums patreiz, pat cik visa dokumentācija iet
caur maniem lietvežiem, caur Ervinu Alksni, arī, un es esmu viņa palīgs, šādus grozījumus es neesmu redzējusi, nekādus nelabojumus, neko šajos trīspusējos līgumos. Labi, tad man ir vēl pēdējais precizējošais jautājums. Šodien ir 6. janvāris. Es neesmu atalgojumu saņēmis par novembra mēnesi vēl šodien 6. janvārī. Ar ko tas varētu būt saistīts? Un kad jūs atskaites iesniedzāt? Es atskaites kā vienmēr nākamā mēneša 1. dienā. Nu, respektīvi decembra sākumā. Kurā lūdzu datumā? Nesadzirdēju vienkārši. Decembra sākumā. Es tagad precīzi, tas varētu būt 2. decembris, manuprāt, es iesniedzu atskaites, nu vai 1. vai 2. decembrī par novembra mēnesi. Es ļoti atvainojos, vai jūs šo jautājumu uzdevāt Zandai Puncelē, jo es tiešām nemācēšu atbildēt uz šo jautājumu. Aha, nu skaidrs. Labi, paldies jums, veiksmīgi darbā. Jo tas ir viss ar finanšu departamentu, un pēc tam ministrija pārskaita mums naudu, un tikai tad... Nu, nevis mums, bet finanšu departamentam Rīgas domas, un tad finanšu departaments. Bet, ja viņiem ir kaut kādas tur aizķeršanās, tad viņi parasti ziņo nodaļai. Sakiet, lūdzu, kā jums vārdā, es atvainojos? Es esmu Inta Štolts, es esmu Ervina Alkšņa palīgs. Inta, tā ir cilvēcīgi, jums tā, normāli liekas tas, kas notiek ar asistenta pakalpojumu? Un patiesībā nevienam mums neliekas normāli, mums jau viņš ir sākotnēji ļoti grūti gājis, jau pašā sākumā, tagad jau gads būs nomocīts, tiešām varu pateikt nomocīts, ja, jo grūti ir absolūti visiem, gan asistentiem, gan klientiem, gan darbiniekiem, jo mums, es atvainojos, ir jākļūst par nenormāliem grāmatvežiem, jā, bezmaz ar augstāko izglītību, lai vispār varētu finanšu departamentam atdot atskaites pareizes, lai mums viņas nemestu atpakaļ, un pēc tam, lai vēl ministrija viņas apstiprinātu un pārskaitītu naudu. Ļoti sarežģīts šis process un pakalpojums kā tāds, es uzskatu, cilvēkiem ļoti nepieciešams un vajadzīgs un labs, jā. Redzot pēc tā, ka mums ir apmēram 2000 šo te klientu jau, kuri vēlas šo pakalpojumu. Rīgā tas ir, jā? Bet šī te, teiksim tāda dokumentārā puse, ja, nenormāli sarežģīta un ilgi tas viss notiek, tāpēc, ka neesam mēs vienas iestādes ietvaros, bet ir 3. Ja, tātad finanšu departaments, Labklājības ministrija un Rīgas sociālais dienests. Un vēl ir tāds sīkums kā klients un asistents. Kam arī ir jāizdara viss pareizi. Jā, tieši tā. Tātad mēs jau esam 1, 2, 3 iestādes un vēl par katru vēl 2 cilvēki nāk klāt, jā. Labi, tas skaidrs, man ir daudz maz skaidrs. Tā kā mans cilvēciskais viedoklis ir ļoti, ļoti, ļoti traki. Tāpēc mums arī asistenti, mums ir žēl, kad labi asistenti atsakās no pakalpojuma dēļ šīs birokrātijas, dēļ šīm atskaitēm, dēļ čekiem, dēļ visa pārējā, jā. Jo pēc vēstules man bija, piemēram, uzreiz pāris vismaz, kuri uzreiz dēļ šīs vēstules uzrakstīja iesniegumu, ka viņi atsakās sniegt šo pakalpojumu. Es ļoti labi saprotu šos cilvēkus. Jā. Labi, paldies jums, pagaidām veiksmi darbos, un es ceru uz Alkšņa kunga atbildību uz vēstuli, ko es sūtīju. Labi, veiksmīgi, visu labi, laimīgi jaunā gada. Visu labu jums, jā, laimīgi.